Nu, labrīt, dārgie draugi, tātad šodien mums ir ceturtdiena, un, kā redzat, es esmu savā ierastā vidē, vakarā tikai atbraucām, un pa nakti, tāpēc, bišķi atvainojos par savu tādu, joprojām tādu, sarežģīto seju, bļeķ. Sarežģīta seja man ir, un es uzreiz uz darbiņu, jo, ir viss kaut kas te noticis, un cilvēki saka, trūkst analīzes, bļeģi, analīze pa visu šito huiņu trūkst, un es uzreiz hujaks analizēt no rīta, kas noticis, kā pasniegt un tā tālāk, pat steigā aizmirsu paķert šito te savējo statīvu, līdz ar to, es to telefonu esmu tagad tā noregulējis, pastīsieties video vertikāli, nekas nenotiks, galvenais ir, protams, ko pasniedz un tā. Un tad ir vairākas lietas, kas te notikuši, kamēr es te vazājos apkārt, bardaks, protams. Vāters nav mājās, baļaļ, bardaks notiek, joptā. Bet, parunāsim par vairākām interesantām lietām, Pats pirmais, es jau te minēju, ka, tā mana seja tāda, nav tā pat izskatīgākā, teiksim tā, tur vairāk vēl turpat ir cilvēki, paldies Dievam, ka tādi palikuši, kas tur, vēl pasaka, deguns ir paliels, un tur mati neķemēti un nemazgāti un tā tālāk, paldies Dievam, ka seko līdzi vismaz virtuāli, Un tad mums šajā nišā ir parādījusies jauna meitene, kas definēja, ka redzi viņa kaut kāda tur Marta, bļeģi, es nezinu, kas tur, ko tur viņa kaut kādu bildi redzēja, no sākuma domāju, bļeģi, kaut kādu bildi no morga, bļeģi, lūgums atpazīt, bļeģi, cietušo vai vēl kaut ko. Nē, izrādās, kaut kāda vecena, gados jauni, tur pēc tā izties kaut kādu, bļeģi, zem 25 tā aptuveni, pa to vecumu. Veceni, kas kaut kā nodefinēja, viņi teica, ka, pizdu, zināt, kā iet, jūs visi dirst, ja jūs nav smuki, un jūs vēl tur esat visi, bļeģi, rēsni, es, karočē, jums nedraudzēšu. Suka, bļeģi, iet visi dirst, bļeģi, man tikai lūdzu, bļeģi, smukos, glītos, bļeģi, saķemētos, tādos piemērotos apģērbos un tā tālāk, pārē viss pisās nahu, Un es esmu tik smuka, man principā arī nahuj nav jāstrādā, man lūdzu normālu džeku, bet to viņi nedefinē, to viņi īsti nedefinē, Un tad tā, viņi tad ir kā Latvijā, kā saka tāds ledlauzis, pats pirmais, kas definē, kādam jābūt cilvēkam. Tad pēc viņas loģika arī tā, man te tagad bišķiņ sanāca šmuce ar, es nezinu, kaut kas kanalizācija neiet tur laikam ūdens lejā vai kā trup nosprostojusies vai kā, jāsūt santehniķis, bet arī, pizdu man, bļeļ, lūdzu, dodiet kaut kādu smuko, smuko tāds, bļeļ, lai izzina kaut kāds tāds normāls žeks, muskuļots, bļeļ, pie veselības, nevis tā kā parasti atbrauc tāds bišķiņ pēc aliņas mirdoši, bļeļ, zin, kā kaut kāds santehniķis, darbiņa viņš padara, bet man vajag kaut kādu estētisku baudījumu, un arī, piemēram, es tagad, kad tirgēju kaut kādu gaļu pirkt vai vēl kaut ko, man lūdzu, bļeļ, to veco tanti, bļeļ, nomainiet par kaut kādu pupaino, bļeļ, 22, 25 gadu tādu, bļeļ, lai redz, lai es izjāta karā, kā, lai būbi normāli ir, lai zin kā, kamēr tu tur, bļeļ, nav jāstāv kaut kur pie letes turoties, bet tu tā, bļeļ, pret pupu atspiedies un tā, man lūdzu, bļeļ, šito te vistas gabaliņā un to, suka, bļeļ, tu dirstu, bļeļ, mazā palaisto, bļeļ, tev pirmkārt lūps ir apmēram tikpat kā mana dirsa, bļeļ, es nezinu, ja tur sākumā, zin kā tādā pustums būtu skatījies, izskatītos, ka man dirsa, man vienīgi pie dirs deguna nav, Ko tu vari dirst, bļeļ, šalava mazā, bļeļ, tev tur taču paņems kaut kāds, bļeļ, čels, kuram ir nauda, viņš tur var izskatīties pret krokodīlu, viņš taču, bļeļ, šitāds te muļķis kā tu, viņi tur, bļeļ, izpis un palaiž, bļeļ, tu ekskortā kaut kā 2-3 gadu nostrādās, bļeļ, pēc tam vēl kaut kā 5 gadu rēķinu uz čakins, tā kā Grefcov, bļeļ, un vsjo, kur tālāk, bļeļ, politikā varēs iet. Papras Glorijai piezad, klausies, kā tur no cik gadiem tur ņem, ko tur iepriekš un tā tālāk. Un tas ir pizģēts, zin kā, viņai, bļeļ, padavai smukos, viņi nestrādās no cik tur darbiem palaista vai salaista, es tur tā baigi neiedziļinājos, bet es vienkārši domāju, tu dirstot, iedomājies, līdz kuram esam nonākuši, redz, ka mums tur ir, bļeļ, tagad dalam smukos, nesmukos, bļeļ, ar mani viņi arī noteikti nerunās, es vēl esmu, bļeļ, smuks arī es neesmu, bļeļ, pizdā, tagad sadalam, kas ko kur, bļeļ, zin kā, man arī lūdzu tikai tad turpmāk, ja es tur sauc dārznieku, man lūdzu tikai ar augstāko izglītību, bļeļ, vecumā, bļeļ, no 30 līdz 42,
un CV obligāti franču valodā jābūt un vēl kaut ko. Nu neko, nu lai tev veicās, meiteni, ko es tev varu teikt, lai tev veicās, blēd, jāsaka, ekskorts tev gaida, bet nu tas būs uz gadiņiem 3 un tā tālāk, blēd. Nu labi, jā, karoči tā, par to tā mēģināja īsumā sanāca garumā. Nu, un tad nākamais vai uzreiz pie Grefcovs, jā, viņa gāja Marta, starp citu, apmēram tādu pašu ceļu kā tu, jā, varbūt gribot, negribot, nu, tur var sakot, bet viņa ir, nu, intelekta ziņā, es domāju, ka jūs pat aptuveni vienāds esat, jā, respektīvi abām zem 60, un tātad, jā, Grefcova tagad ir izsludināta meklēšanā, jā, tātad Glorija, jā, kas tur aktīvi iestājās par vienlīdzību, jā, par draudzību ar kaimiņiem, jā, par, nu, es zinu, par ko viņi iestājas, es pat pieļauju domu, ka viņi pat īsti nerubīja tur, pat okupācijas muzejā piegājis, viņi pat nerubīja, kur atrodas, viņai likās zooloģiskā dārzā, jā. Te viņa visādām tādām gudrībām ir nākusi klajā, jā, un nu, skaidrs, ka tur nav pilns rubuls, tas arī skaidrs, jā, jo es domāju, ka es tev pat piemetīšu ideju, jā, ka tev tagad tiesās, tu vari, dabūt, es domāju, diezgan droši tu vari dabūt kaut kādu šito te zīmīt no psihiatra, ka var sakot, tev putnu būrīt, putnu neapmeklē, ka tur, liksdiņā olas nedēļ, jā, ka tev tur ir tukšs, jā. Tā kā, nu, ja tu gribi nokusīt kaut kā, tur tikai nesāc attaisnoties, ja tu sāks attaisnoties žopa, tikko tu paver mūtu vaļā, tur ir žopa, tur ir pizdiets momentā, tur neko, vienkārši saka, ka tu esi nepieskaitām un aiziet pie jebkura dakteru. Es domāju, ka tur jebkurš dakteris tev bez kaut kāda ārsta koncīlija lēmuma tev iedos zīmi, ka tev nav pilns rubuls, jā. Bet, respektīvi, jā, Glorija meklē, jā, jo viņi tur, nu cik var dirst, jā, Tas Latvijā sūdīgi, šis sūdīgi, Krievi, malači, Ukraiņi, pidarās, latvieši arī pidarās, var sakot. Visi labi, tikai patiesībā visi sūdīgi, jā. Nu, un tad dadirsās, un patiesībā ļoti normāli, jā, ļoti normāli, protams, ka viss šitos idiots, tur principā viss šitā branža, kas ir, es vēlreiz atkārtošos, un pēc tam video noteikti vēlreiz, jā, tā branža, kas šobrīd sev sauc par jaunlatviešiem, jā, tur principā Burcijai ir liekas, jā, tur ir, jaunlatvieši. Visi idioti sapulcēti zem vienu karogu, nu, un viņi tur tagad viens otram, zin, kā draugs draugu slavē, pizdirsā, un tik draugs draugam laika, vai pizdirsā, un tik slavē, jā, sakot, tur viens otru, izklaidē ar muļķībām un tā tālāk. Tur, principā, es pateiktu pavisam godīgi kaut kā drošības policija un visu to, bet gan jau jūs to zināt, nu, tur visi jāņem pie dīrs, tur viens pēc otra var droši ņemt pie dīrstību pretvalstiski, nu, viņi tupi, jā, viņi tupi arī, to es piekrītu, jā, ja tur arī, ja vispār jūs tur aizvest pie dakteru un nolikt rindiņā, es tur domāju, katram otram bez pārbaudas iedot zīmi, ka viņam, putnu būrītī neielido putniņi, jā, respektīvi. Tas ir ļoti laba zīme, jā, un varētu nevis kāds tur viņai pirmīt iedevu, cik tur kaut kāds 150 stundas, 160 stundas šito te sabiedrisko darbu, jā, un tā tālāk, kas patiesībā diezgan normāls sodmērs, jā. Bet varētu iesēdināt, varētu godīgi iesēdināt uz kaut kādu, nu, tīri parādīt, ka, nu, nevar dirst pa valsti, nu, ja tev nepatīk te, ja tu esi lohs, jā, ja tu pats nespēj pilnīgi neko izdarīt, jā, ja tu pilnīgi visā vaino valdību, pie visa ir pilnīgi vainīga valdība, jā, tu strādā kaut kādu sūdu darbā, tev, IQ ir zem 70, jā, tu neko neēdz, tu, vienīgais ēdz, ko tu dirst un pateik, ka visi sūdīgi, jā, tu skraidi apkārt, filmē kaut kādas, vārtrūmas piemīstās, jā. Tu nofilmē kaut kur ieej 8:00, ieej, kad visi slēgts kaut kādā, zin kā, bez maz tirdzniecības centrā papilmē, cik visi sūdīgi, cik maz cilvēku, cik viss, kas tas. Nu, ja tu esi pilnīgs dalbajops un pie viss tā ir vainīga valdība, jā, nu, es pat nezinu, nu, brauc uz kaut kādu citu valsts, nu, tev jau nav kaut kāda Krievijas pilsoņu pasa, ka tev neielaidīs, tev ir Latvijas pilsoņu pasa, nu, brauc kaut kur ir labi, nu, tiešām, nu, vācies projām, nu, ko tu paliec šitajā valstī, kas tev, nu, neko labi nedod, kur valdība ir pizdiets korumpēta, kur viss ir, nu, absolūti sūdies, nesaka, ka valdība ir labi, jā, nepārprotiet atkal, kurējo reizi. Normāli jau saprot, jā, idiotu pateiks atkal, šitais Kariņa aģents vai vēl tur kaut ko. Valdība kosi un valdība pidarāsi, jā, bet ne šī jautājumā, tāpēc, ka tu esi dalbajops, tāpēc, ka tu esi dalbajops, valdībai nav nekāda daļa gar tev, valdībai nav tev, Es pieļauju domu, pavisam nopietni liekot roku uz sirds, notiek brīnums. Notiek brīnums tagad, nu, nezinu, pēkšņi valdība, nu, nomainās vai šī pati viņa.
dubultā palielina visu. Nu, pieņemsim, nezinu, pabalsi tik un tik, viņi tagad palielina uz tik un tik, jā, tur alga ir tik un tik, nu, nezinu, tu tagad saņem štuku uz rokas, tagad tu saņem 2. Bļaļ, nu, ticiet man, nu, nekas nemainīsies. Tie, kas pukst, bļaļ, tie arī pukst, jā, tie, kas nepukst, tie meklēs iespēju, izēju kaut ko taisīt, kaut ko, bļaļ, radīt, kaut ko uzcelt, kaut ko tā tālāk, nevis, bļaļ, pīkstēt, cik visi sūdīgi, jā. Respektīvi, bļaļ, bišķiņa aizgāju ņiftēmu, jā, bet visu šitos te, īpaši, kas, bļaļ, vēl tur jā, tur dižā Krievija nāks un tā tālāk, kas, bļaļ, pat sūdos līdz ausīm dzīvo, kas, bļaļ, pat, viņi saka, mūs uz ceļiem nenoliks. Loģiski, ka viņus uz ceļiem nenoliks, bļaļ, tāpēc, ka viņi, bļaļ, atrodas horizontālā pozīcijā. Viņas, bļaļ, nevar pacelt pat tik daudz, lai viņus uz ceļiem nolikt, jā. Ja jums tur tik patīk, nu pisās uz turieni, jā, nu tāpēc es uzskatu, ka tādai Grevcovai vajadzētu iepist, jā, lai kādu pusgadu pasēž, bļaļ, bišķi padomā, kaut gan, nu ko viņi padomās, tur, bļaļ, tur nav ar ko domāt, tur nav izēja sākuma, izēja pozīcijas, jā. Nu jā, nu cerams, ka atradīs, jā, ja jūs nevarat atrast, jā, vakarā aizsūtat kaut kādu 1-2 policijas patruļas, papatrulējat Rīgā šitais te rajons, kas tur ir Čaka, Lienas iela, kas tur vēl iet kaut kādu Valmieras iela, kas tur apkārt un viss tās šķērsieliņas. Pa turien paskatieties, jā, no kaut kādiem pulkstens 22:00 līdz kaut kādiem 4 no rīta pabraukājiet, tur, bļaļ, atradīsiet. Nekur tālu nav jābrauc, tā ir rajonā, viņi kaut kur tusē, bļaļ, jā. Vai kaut kādas, bļaļ, ieiet mājaslapā šļuras.lv, bļaļ, un jā, un zem kaut kāda Nika GG, bļaļ, jā, izsauciet, bļaļ, un neviens ciet, jā, bļaļ, tur nekas gudrs nav, bļaļ, jā. Turpinot pa šitiem pašiem aunlatviešiem, jā, un pa šito te, es jau te stāstījām mans iepriekšējais video un tā tālāk, nu, pa to smilšu vētru, bļaļ, nu, tas nav, jā, viņu tur uztaisīja speciāli, jā, pa šito mēs jau runājam, uztaisīja speciāli smilšu vētru, jā. Nekā tāda nav, jā, nu ir kaut kādas lidmašīnas, kas braukā un met kaut kādas ķimikālijas, jā, nu un indē gan sliktos, gan paši sevi indē, jā, nu tie arī te dzīvo, kas te braukā, jā, tās jau nav kaut kādas kreisās lidmašīnas, jo pasūtītāji paši te pat Latvijā atrodās un sēž, jā, respektīvi paši sevi indē, jā. Nekāda vētra nav bijusi, jā, un tagad es dzirdēju jaunāku argumentu, ka es taisīju to iepriekšējo video, jā. Bļaļ, paskatieties, cik Sahāra ir tālu, jā. Cik Sahāra ir tālu, 5000 kilometru, bļaļ. Un kā tā smilšu vētra līdz šejienei atnāk, jā. Un, zin kā, un brīžam ir tāds, nu, tas tupums ir tik, bļaļ, nu, tik paties, un, nu, tas ir tā kā, nu, maz bērns, nu, kaut kādi 3 gadi, viņš pasaka kaut ko, kas viņam tas ir jauns pasaules atklājums, jā, nu, un tu esi pieaudzis, un tu saproti, jā, nu, ka bērns sevi meklē, jā, viņš kaut kā, nu, mēģina to pasaulīt izprast un tā tālāk, un viņš tik naivi kaut ko pasaka, jā, nu, nezinu, tur kaut ko reku, mamma tur reku puķīt, un ja viņi tur noplēš, viņi tur pēc 3 dienām, viņi tur tā kā, nu, novīst un iet bojā un tā tālāk, un tu saproti, bērnam tas ir brīnums, jā, un tad tu mēģini ieskaidrot, jā, un bērnam var ieskaidrot, jā, bet, nu, redz, aunlatviešiem un tur, un visiem šitiem tur ir grūti, bet, nu, es tagad mēģināšu, jā, tā tad, jā, vētra, respektīvi, nu, kur atrodas Sahāra, kaut kādi 5000 kilometru, un kur Latvija, nu, kā tas atnāca līdz šejienei, jā. Tā tad, iedomājieties, katru dienu, jā, ir nakts, ir diena, jā, nu, to es ceru, jūs saprotat, jā, naktī tā tad ir tumšs, jā, un dienai gaišs, jā. Tas ir tāpēc, ka ir saule, ļoti tālu ir saule un ir zeme, jā, un respektīvi zeme griežās ap sauli, jā, nevis, nu, saule griežās ap zemi, bet zeme, bļaļ, pagaid. Nu jā, es tagad mēģinu tā, lai jūs saprast, jā. Respektīvi, jā, sāksim ar to, ok, tātad, kad saulīt ir pret zemi, ir gaiši, jā, kad saulīt nav pret zemi, ir tumšs, jā, kad mēs, nu, tā kā pagriežamies, ok, bet tas diezgan sarežģīts, ka tātad saule ir 150 miljonus kilometru tālu no zemes, 150 miljonus, jūs zināt, cik tas ir, bļaļ, nu, kā lai jums tā pasaka. Nu, ja jūs zināt, 5000 ir Sahāra, jūs varat izrēķināt, ka 5000 ir, jā, tad 150 miljoni, tas ir, bļaļ, nu, kā lai jums pasaka, tā, lai jums aiziet, jā, jo jums neaizies noteikti. Iedomājieties New York, jā, New York ir tālu, jā, nu, vēl aiz New Yorks, jā, tā tad, respektīvi, saule ir vēl aiz New Yorks, jā, vēl tālāk, pavisam vēl tālāk, jā, respektīvi, vēl tālāk nekā New York, bļaļ.
Nu, vot, un iedomājies, un kaut kā, kad parādās, varbūt esat ievērojuši, jā, kad parādās saule, parādās gaisma, un viņa dod arī siltumu. Jā, viņa dod arī siltumu, respektīvi vasarā ir siltāk nekā ziemā, jā. Un tad redzi, un tad tas gabals, kas ir aiz Ņujorkas tur vēl projām, viņš kaut kā atceļo līdz jums, jā, kaut kā līdz jums atceļo, un to siltumu dod, jā. Un tas ir vēl tālāk nekā tie 5000 km no Sahāras līdz Latvijai. Tas ir vēl tālāk. Jā, ja Sahāra Latvija ir šitāds, tad pieņemsim tā saule, kas ir vēl aiz Ņujorkas. Ņujorka jau ir no Latvijas, jau tā kā nelieniekšais var parādīt šitā. Nu, un tad, jā, kā saulīte un šitā zeme, tas ir vispār tā, ka es nevaru šī bildīte ielikt. Un kaut kā atceļo, jā, nu tad redz arī kaut kā tā smilšu vētra, viņa kaut kā, tā notiek, viņa tā mēdz ceļot, jā, mēdz kaut kādas daļiņas izplatīties, jā, mēdz tāpat kā, varbūt esat citreiz pamanījuši, ir kaut kādas tāds augstās dienas un karstās dienas, jā, vasarā citreiz ir karstās dienas, un tad saka, jā, ka redzi no Āfrikas puses nāk karstums, jā, jo, kaut kā tā iegrozās, tā zemīti radīta, es vēl nezinu, kā jums tā vienkāršākiem vārdiem bērniņu, es mēģināju bērniņu, tas nav bērniņu jau sen sapratuši, kā onkuls Huinzen, bet onkuls, piedodiet, onkuls tagad mēģina aunlatviešiem ieskaidrot, jā, kā tas viss darbojās, bļaļ. Nu jā, un kaut kā tā lēnām viņa nonāk arī līdz Latvijai, jā. Kaut kā tā ir saistīts, es ceru, ka, es tā ļoti vienkāršiem vārdiem pastāstīju, jā, es jums tur ieteicu paņemt fizikas skolotāju, bet es domāju, ka tur ir bezcerīgi, ka viņš tur runās, absolūti jums nesaprotamā valodā, un, jā, ka tas ir kariņa aģents un tā tālāk, jā, ka viņam ir samaksāts, lai viņš tā stāst, bet, centos paskaidrot, jā, respektīvi, joprojām ir dalbajobi, bļaļ, es pat nezinu, bļaļ, tur ir tā, ka tu esi braucis draugam motociklu piekabē, jā, tai motociklai dibens ir izkritis, jā, tu caur tam dibenam izkrit, viņš to nav pamanījis, viņš dod pilnā ručkā, tev ķiveri nav, tev kājas ieķērušās tajā bačokā, un tu ar galvu, bļaļ, šitā te nobrauc, jā, tur pieņemsim no Kārsavas līdz Baltinavai, bļaļ. Tev tur ir nokratījuši pa tiem ceļiem, tev tagad atbrauc jums, un, bļaļ, tev viss normāli, jā, viss normāli ir, bļaļ. Pat taisno var pist uz aunlatviešiem, un tur atradīs, tur būs gan Grefcovi, jā, tur gan var iestāties tā meitene, kas saka, jā, kad no nesmukiem netraudzēsies un tā tālāk. Tā kā stay strong, my friends, jā, bļaļ, kopā jūs sīla, bļaļ. Un pie reizes, jā, vēl var paņemt, kas ir vēl viens sīla, jā, ir tāda sieviete Kreila, jā, viņa, tur arī ir mēģināts tajā putnu būrītī, bļaļ, tā kā mēģināt kaut kādas baložas ieaicināt, lai viņi tur liksdiņu vīja vai vēl tur kaut ko. Bet tas arī bezcerīgi, jā, to tagad tiesās, jā, tā arī tur ir, bļaļ, pilnīga putniem un tā tālāk, un arī nav ko ņemties, dārgie, bļaļ, likumdevēji un visi šitie te likumi īstenotāji, jā. Ko jūs, bļaļ, ņematies ar šitajiem te idiotiem, pisiet viņiem, bļaļ, reāli cietumsodu un lai viņi sēž un domā, bļaļ, goda vārds, lai viņi sēž un domā, otrs variants ir vienvirziena biļete, bļaļ, uz gaišo zemi, pisies uz turien un tur pis prātu, goda vārds, bļaļ. Brīžam liekas, ka, ka mēs mēģinām būt, bļaļ, tik toleranti pret tādiem, kas to vispār nesaprot, viņiem pie dīrsas tā tolerants, jā. Tad kaut kā tā, jā. Kas te vēl? Silts, jā, silts esot bijis Latvijā, jā, bļaļ, atkal, tagad es varētu ar notēlot aunlatviet, bļaļ, un pateikt, nihujā tā nav bijis, es atbraucu, bļaļ, 0 grādi, jā, es vakar ieldoju, bļaļ, +1 bija, jā, pa nakti, es nezinu, cik tagad izties, kaut kāda plusā ir, jā, vismaz Liepājā, jā, plusā noteikti ir, bet bija siltums un atkal brīnum, jā, esot bijis siltums, tas arī noteikti saistīts ar to, ka, bļaļ, no lidmašīnām tur kājas, bļaļ, ķimikālijas un tā tālāk, savādāk to nevar izskaidrot, jā. Jo agrāk tā nekad bija vienmēr tā konkrēti silts, paliek vēsāks, dubaks, bļaļ, paliek siltāks, silts, jā, nekad nebija tā, ka mainījās pa vidu, bet, jā, siltums respektīvi, bet tagad saka, vēl varētu, bļaļ, kaut kāds sniegs parādīties, bļaļ. Nedod Dievs, bļaļ, parādīsies sniegs, personīgi, bļaļ, prasīšu atbildību no brīčas suka, ja būs sniegs, bļaļ, ja kaut uz brīdi uzniks sniegs, bļaļ, es tev atradīšu, tāpat kā Grefcova atradīs, es tev, bļaļ, atradīšu, tu man atbildēs par šito huiņu, bļaļ. Labi, ka es vēl riepas nesamainīju,
riepsti, es nesamainīju tikai tāpēc, ka es biju projām, ka bija pirmā diena, bļaļ, es tagad ar kaut kādām vasaras riepām pa sniegu brauktu, bļaļ, nu nedodies, varbūt, ka tas ir dirsiens, tad es atvainos, bet būs sniegs, bļaļ, pīzdiet slēpies kaut kur laukos, jo es tev atradīšu, bļaļ. Respektīvi, bļaļ, siltums esot bijis, bet siltums nebūšot, jā. Tā, kas vēl te ir kaut kāds... Pīzdas ostīt, respektīvi deputāts, jā, viņš skaities kaut kāds Jelgavas novada laikam vai kaut kāda tā daļa, jā, kaut kāda, nu, no Zemgals, jā. Kaut kāds Lasmaņkungs, jā, nu, un esot bijis kaut kā darba sapulks, jā, nu, viņš ko tur mašīnā brauc, zin kā, viņš tur, nu, ko es pieslēgšos, zin kā, tagad jau moderni, bļaļ, pieslēgšos online, jā, pieslēdzās, tur kaut kāda iet sapulks, jā, tur lem pa ko hujoma, jā. Nu, tas tajā brīdī, bļaļ, zin kā, pa pīzdu urķerējās, nu, pa kājām tur pa pīzdu kaut kādu šalau paņēmis, bļaļ, blakus, jāsaka, bļaļ, hujama, jātar, bļaļ, kā tev mīļā, patīk, pagad, man te to budžets jāpieņem, jā. Nu, un var sakot, un cilvēki nav sapratuši, bļaļ, ka, nu, cilvēks ir brīvdomādājs, piepisās konkrēti Lasmaņkungam, tagad prasa atbildību atstādināt, ka viņš tur amatam neatbilst, un tā, var sakot, uzēdās, čomakam uzēdās. Nu, un visu, un viņš tagad pateica, ejiet dirs, ja jūs man nesaprotat, pizdu paši, tur ņemiet budžetus, bļaļ, daliet dotācijas un visu, ko ejiet dirst, jā. Pats atkāpies no amata, nu, vsjo un pizdā, tā kā, dārgie draugi, jā, jums ir kaut kādas online sesijas deputātu darbos vai vēl kaut ko, nu skatāties, lai jūs te brīdī, zin kā, pliks dušā nemazgājieties, tur nedročiet, bļaļ, kluci neliekat vai vēl tur labāk, bļaļ, kaut kādu, nu, ja pisat, vismaz pretējo dzimumu, bļaļ, savādāk noēdīs vispār. Kaut gan, nu, huisa, zin, mūsdienās varbūt tieši otrādi, ja, zin kā, ja tu tur redz, ka tu tur, bļaļ, džekam stumi, un tu tur saka, bļaļ, es esmu pidaras atsienieties no manīm, nu, ko tev izdarīs, jā, pateiks, nu, bļaļ, vairāk tā nedara, jā. Labāk tad tiešām kļūdījos, labāk savējo dzimumu, tad, jā, nu, labāk nevajag, jā, jo savādāk bez darbiņa var palikt, bļaļ. Nu, un tad paši labākās ziņas, kas, nu, patiesībā, bļaļ, nu, it kā labas ziņas, bet nekas labs tas nav. Kāpēc izskaidrošu, jā. Kariņš novākts no ārlietu ministra, jā, nu kāpēc? Nu tāpēc, ka parādījās viss šitā huīna, kā Džekiņš ir lidojis, jā, nu nevis tā, kā viņam pienākās ar kaut kādiem normāliem reisiem, jā, kur, nu tik un tā, tu viņi tur var ņemt biznesa klasu un tā tālāk, viņam tur sukas pēc reisu, bļaļ, viņam sukas pēc, jā, pasūtījumu, viņam tur, bļaļ, zin kā, krivetki, hujetki, jā, zin kā, ikrā huiņā, bļaļ, jā, šampanieti man uzdzert un tā tālāk, jo es lidoju, bļaļ, jā, uz Viļņu, uz mītingu, bļaļ, jā, pizdiet, suka. Var sakot, tur gandrīz pusi limonu zaudējumu valstī nodarījis ar saviem jobaniem lidojumiem, jā, kas ir gan vajadzīgi, gan nevajadzīgi, nu labi, nu, ārlietu ministram, nu, bišķi jākustās ir, no to piekritīsim, bet, nu, kā to dara? Nu, un respektīvi nāca tas viss gaisā, protams, noklusēt to nevar, jā, nu, nabagam jāatkāpjās, jā, nu, viņš gan nu, jau iepriekš godīgi pateica, ka viņš tur ķēmēs tur uz ko ANO ģenerāla direktoru vēl tur kaut ko, nu, viņam pohuj, ka ne viņš kaut kur ielīmēsies, jā, tur jau, zin, ka arī tur, bļaļ, daudz smadziņu nevajag. Bet jā, noņēmuši nos, nu jā, un kā noņēmuši nos, nu, iedomājas, jā, sanāca valsts prezidents, jā, sanāca premjerministrs Siliņa Rinkēviču, jā, kas tīri sakritības gadījumā, jā, ap divi ir no vienotības, nu, kaut kā tā sagadījās, jā. Nu, un pārunāja, nu, ka šitā nedrīkst, ka Kariņš, kurš arī kaut kā, bļaļ, sakritības dēļ vienotības biedrs, jā, nu, kad, jā, nu, Krišjān būs jāatkāpjās, viņš tā noteikti, nu, zin, ka viņam tā ātri neaiziet, viņš, nu, bļaļ, no toču, un tur vairāk, nu, nav varianti, jā, kā tagad es, bļaļ, nu, ko man tagad tā, pa savu naudu tagad lidot. Viņš saka, nē, Krišēn, tev nevajadzēs nekur lidot, tu tagad pasēd, mēs tev kaut kur iebīdīsim. Kaut kur mēs tev iebīdīsim, tagad, nu, bet tev ir jāatkāpjas, jā. Puika atkāpās, jā, nu, kas būs nākamais, huj, viņi zina. Bļaļ, nu variet man šaut nost, viņš būs no jaunās vienotības. Nu varat šaut mani, bļaļ, nost, nu ja nebūs, nu es nezinu, varat mani pa lohu saukt vai vēl tur kaut ko, jā. Kaut gan viņam nav jābūt, var ielikt kaut kādu bezparteisku cilvēku, var piedāvāt kādam citam, viņš būs no jaunās vienotības. To es jums, bļaļ, nu tā kā krusts, bļaļ, uz katoļu baznīcas un, bļaļ, pusmēnesis uz, bļaļ, Turcijas karogu, Nu, tas ir skaidrāks pa skaidri, jā, tur nekas savādāks nebūs, bet, nu, jā, noņemts ir, nu, vismaz no viena idiota attālēm ir tikuši vaļā, bet konkrētā jomā viņš parādīs visu kaut kur citur, par to jūs varat nesatraukties, jā.
Tā kā jā, ja mēs par kaut ko tiešām satraucamies, nesaka valdībā visi zaibīs, jā, neuzskatiet, ka es tur, zinu, kā valdības rupors vai kaut kur valdībā nav zaibīs, mēs visi zinām, kā viņa tapus, jā. Un valdība, taisa huiņas, bet tā, ka pilnīgi velt virsū viņai visu to, ka tu pats esi loks, tas arī, manuprāt, nav pareizi. Kaut kā tā, jā, tāds gars pārdoms, uz pusstundu gandrīz, ja kāds skatāties, neskatīsies paši vainīgi, neskatāties. Kaut ko tā, jā, ņemiet pa labu, dikti centos, es saku tagad ātrumā tā visu saliekot un tā, tad, tiekamies kaut kādos citos vidīkos un tā tālāk, gan jau būs kaut kas, jā, davai.